Bum! Čāvinieks tautiet. Te Jens Dvalka, vienīgais Latvijas YouTube idiots un gandrīz ir 9:00 un es dodos uz Valmieras policiju sakarā ar pavēsti par ierašanos uz lietas izskatīšanu, kad policiste Anete Priede atteicās pieņemt manu iesniegumu, un tad, kad es uzstāju, mutvārdu formā, viņa man lika viņu rakstīt, un kad es uzstāju, kad mutvārdu formā es to gribu darīt nevis rakstveidā, tad Anete Priede pēkšņi izteica aizdomas, ka es esmu neadekvāts. Visticamāk, man bija jāierāpo iekšā policijas iecirknī un tad jāprasa, lai pieņem man iesniegumu. Tāpēc savas drošības dēļ un policijas drošības dēļ, vai nav tā, ka kāds ir kaut ko pateicis, ko viņš nav pateicis, es ceru uz filmēšanu. Es pārslēgšu kameru. Sveiki! Cilvēks reku bez maskas iegāja policijā, labi? Lai nonivelētu. Man uz 44. Kurš? 44. Šo gaiteni viņš galā un tad pa labi. Sveicināti! Labrīt! Es jau jūs brīdināju, ka es jūs filmēšu, vai ne? Reku ir, kāpēc es filmēšu? Labi. Piesēžat, aiztaisiet lūdzu durvis. Tā nav nekāda pārpratumi, Labi. viņi te ir bijuši pietiekuši. Es arī esmu pietiekoši papētījis. Manas tiesības ir arī atteikties. Tas tāpatās nemainīs to, ka jūs filmēsiet. Jā, jūs tad varēsiet pārsūdzēt, Tāpēc es jums saku, kad es arī esmu papētījis. Es sagatavoju senāta spriedumu. Jūs man arī atstāsiet? Man nav viņš pilns, ka 99 labs, es jums vienkārši būs dati no kā iziet. Reku ir man dombiedrs ar citu Eiropas Savienības tiesas spriedums 19. gada 14. februārī spriedumu lietā Buivics C345 17 ECL. Respektīvi šo te jūs varat paņemt, to es jums atstāšu. Žurnalistiskām, mākslinieckām vajadzībām, ja jūs vēlaties cieņas pret jums, es filmēšu tikai sevi. Kad es nepiekrītu, bet tas tāpat Mēs varam sarunāt, ka es filmēju sevi, jūs skaņa ir ierakstīta, lai nav tā, ka kaut kas ir pateikts vai tā. Tā, bet jūs sapratāt arī mani, ko es jums saku, kad es nepiekrītu, bet tas nemainīs to, ka jūs filmējat. Jā, bet es zinu, ka jūs darbojaties, es ceru vismaz, ka vēl joprojām jūs darbojaties godprātīgi. Tā visu laiku ir bijis. Ar jums man nekāda problēma nav bijis. Tā kā jūs varat tikai paslēgt. Tā, labi, Sonderkungs. Jā, man interesē, uz kāda pamata. Jūs tikāt nogādāts noteikti... Jā, uz kāda pamata. Ekspertīzes veikšanai. Jā, bet uz kāda pamata. Jūs tajā reizītē, tas mums datums ir 20. novembris, jūs taču arī iepazināties ar Priedes kundzes ziņojumu. Vai ne? Kas bija samalots, kur viņa rakstīja, kad viņa man piedāvāja rakstiski rakstīt, un es arī pierakstīju, jūs tur redzat, ka man viņa atteica. Jā, jūs par savu komentāru uzrakstījāt, jā. Un viņa ir norādījusi, kad jūs esat nogādāts Cēsu klīnikas, Cēsu klīnika pamatojoties uz likumu par policiju 12. pants 17. punktu. Jā, bet kāds ir tas aizdoma pamats? Kad man bija jāierāpo iekšā, man bija jāierāpo un jāsaka, lūdzu, pieņemiet mani iesniegumu, tad es būtu adekvāts.
Nu, to es jums nemācēšu komentēt. Jo man izskatās, ka Petersons kundze pati pārkāpjot likumu, tagad izdomāja piesakt sev pakaļ. Petersons kundze vai Priedes? Tā Priedes kundze atvainojos. Nu, tā vismaz man izskatās. Es jums nemācēšu komentēt, jo viņi raksta. Jūs taču arī pats Jā, bet reizē es jums izlasījāt. tūlīt izstāstīšu. Policisti, kuri bija tie policisti, kas man aizved? Viņi man nestādījās priekšā. Protokols man nekāds netika sastādīts, un Priedes kundze atteicās pieņemt mutvārdu formā iesniegumu. Viņi tur melo, rakstot, kad viņi pieņēma, to var apskatīties manā video materiālā, kā viņas apsihojās, ka es sāku filmēt pēc tā brīža, kad viņi atteicās pieņemt mutvārdu formā iesniegumu. To es saprotu, un tāpēc, cik man ir zināms, cik manā rīcībā ir informācija, par to tiek veikts pārbaude. Reku, ja neticat, es jums varu uzrādīt. Jā, es arī esmu sagatavojis iekšējā drošības birojam vēstuli. Pārbaude mums ir par šo arī Priedes jums. kundzes rīcību mums veic Vidzemes reģiona pārvalde, kas ir tā kā neatkarīga iestāde, tas nav Jā, paldies un es iecirknis. gribētu, un es gribētu vēl, lai jūs pēc tam, tad, ka mēs šito te pirmo daļu pabeigsim, tad es gribētu, lai jūs pieņemat arī no maniem iesniegumu. Kādu? Galva būs tikai jāgrib, tas es visu reku sagatavojis par visu jūsu policistu rīcību. Tas man Bet tas būtu attiecināms uz šo lietu? Tas ir kopējā kontekstā, kā es to redzu. Jo, nu šeit ir tā daļa, man ir bijušas 3 tikšanās ar Priedes kundzi. Vienā reizē, kad es gāju megafonu un es pabrīdināju, kad es neprotestēšu, bet es iešu improvizācijas akcijā. Ja? Tā bija pirmā reize, kad viņi man aizrādīja, vai tad ir īsts laiks. Man viņas viedoklis neinteresē. Tas bija tad, kad jūs Vidzemes augstskolas stāvlaukumā bijāt? Jā, jūs visticamāk, es ar kaut kādiem policistiem runāju, kas bija ļoti pieklājīgi, ļoti godprātīgi, man viss cīni, viņi man nepiesējās, es viņus pabrīdināju, viss bija ļoti zolīgi. Priedes kundze jau tad izteica savu personīgo viedokli, kurai viņai nevajadzētu būt strādājot valsts iestādē, viņai būtu jābūt objektīvai. Viņa teica, ka viņa tam netiek. Jā, viņa teica, ka tas nav, vai tas ir īstais laiks, un viņa jau tad pacēla balsi un palika tāda, bet tad es to nepiefiksēju. Tad, kad es rakstīju pa Lītiņu uzbrukumu, tad viņa atkal moralizēja, kāpēc es vēl turpināju iet klāt viņam un filmēt. Kad es viņai teicu, ka man nav jāklausās viņas moralizēšana, viņa sapsihojās, noaurojās, un tad, kad viņa teica, labi, turpinam rakstīt iesniegumu, un es viņai paprasīju, vai kad es runāju to normālo Priedes kundzi, jeb to psiho, kas tikko kā bļāva, viņa apvainojās un aizgāja. Un pēdējā reize bija šāda, kad es atnācu uzrakstīt iesniegumu par draudiem, kas man tika izteikti, un Priedes kundze man teica, ka tikai rakstiski. Viņa tā arī teica, ja jums audio ieraksti dežūra daļā ir vai nav? Ir. Nu tā tad mēs to varam noskaidrot, vai es meloju, vai viņi melo pareizi. Vai šajā iesniegumā, ko Priedes kundze ir rakstījusi, vai viņi melo vai ne? Šitas te jums ir domāts kā, viņš ir jums elektroniski iesniegts, vai jūs Es viņu gribu rakstiski iesniegt. Es neesmu elektroniski. Jūs gribat šito visu, lai mēs pārakstam? Nē, mēs varam uzrakstīt te galvu, un es uzlikšu savu parakstu, un viss Un kārtībā. mēs pēc tam aiziesim uz sekretariātu un iesniegsim. Labi? Jā. Bet to noslēgumā. Cik te lapas būs? 3. Jā, 3, un šitas jums ir... Tas ir man vienkārši kopija, ko es sūtīšu iekšējās drošības birojam. Tā, labi. Šito Viss pēc kārtas, jā. Jo es uzskatu, ka tas viss ir kontekstā. Es uzskatu, ka vienkārši Priedes kundze, tad, kad viņa atteicās man pieņemt mutvārdu formā iesniegumu, un kad es sāku filmēt, viņai tas nepatika, jo tā jau otrā reize, pēc pirmās reizes viņai neglēmojoši komentāri internetā parādījās. Es pieļauju, ka jūs arī esat noteikti skatījies. Esmu YouTube ieskatījies. Nu, Priedes kundze arī esat redzējuši, neizskatījās viņa diezgan labi pēdējā Jo, reizē. teiksim tā, man nav pieejami video ieraksti no iecirkņa, Jā, nu es saprotu. jo tas ir tikai vadītājiem, Jā. tāpēc es varu paskatīties tikai tas, kas ir publiski pieejams. Jā. Tā. Tagad tu... Bet kādā veidā es varu dabūt, man interesē, kādā veidā es varu dabūt ieraksts, kam man jātais pieprasījums, lai es dabūtu ieraksts, jo, tur es esmu datu Šajā apstrādē. iesniegumā ir rakstīts par video ierakstu, jūs arī gribētu Es esmu uzrakstījis, ka video ieraksti to ir fiksējuši. fiksēšanu. Tad jūs varbūt beigās neaizmirsat un pierastat, ka jūs gribētu arī... Jā, mēs tā varam izdarīt droši. To mēs pēc tam pierakstam, jā? Jūs tikai neaizmirsat. Jā. Tā. Jo man viss cieņa jums, jūs vienmēr esat, cik man ir bijis ar jums kontakts, un nekāda problēma nav. Cenšos. Par jums man ir lepnums. Un es cerētu, ka būtu vairāk tādu cilvēku kā jūs. Tā, labi, Sondarkungs, tad ķeramies pie šīs lietas, tad Jūs man varat saukt vienkārši vārdā Jānis. Kungi ir mums Labi, Jāni, jūs esat uzaicināts administratīvā pārkāpuma procesā numurs 167 69 00 393 3020.
jums tika aizsūtīts, jūs esat saņēmis un Mhm. telefoniski es arī Jā, noskaidroju jā. un arī Jā, redzu, ka jā, jums jā, uz galda ir. Es pirmajā brīdī, kad es neatpazinu, tas bija tāds... Procesu uzsākšanu jūs esat saņēmis, un jūs esat saņēmis arī pavēsti par lietas izskatīšanu šodien. Jā. Jūs esat saņēmis. Nebija mums ēpastiņš bija citā lietā, bet to mēs nevarējām sasaistīt, Jā, tāpēc jā, jā, sūtījām jā. jums papāstu. Jā, man arī tā labāk patīk. Jums tā kā lietas tā kā būtība ir saprotama, vai jums vajag paskaidrot? Nu, paskaidrojiet savu versiju. Lieta ir administratīvā pārkāpuma process ir uzsākts par to, ka jūs esat 2020. gada 20. novembrī 16:20 no Valmieras iecirkņa garā ielā 4 nogādāts Sijā CS klīnika narkotisko psihotropo vielu ietekmes medicīniskās pārbaudas veikšanai, un kur jūs no pārbaudas esat atteicies. Minēto notikumu mēs esam reģistrējuši informācijas sistēmā ENŽ, tas mums iekšējā sistēma ar numuru 024 358 ar 20. novembri. Zinat, ka vai arī nezinat, vai jums vienkārši vajag atkārtot, vai izskaidrot, kad atteikšanās no narkotisko psihotropo vielu, tātad ekspertīzes, ir administratīva sodām rīcība. Ja tā ir likumīgi pamatot, es piekristu. Bet dotajā brīdī, tad, kad policists pārkāp likumu, kā policists, kurš pārkāp likumu, man pēc tam var moralizēt un teikt, ko man darīt, ko ne. Jo dotajā brīdī, kā man izskatās, tā bija vienkārši Priedes kundzes atriebība. Tāpēc es atteicos sadarboties pirmām kārtām ar tiem policistiem, kuri nestādījās priekšā. Es nezinu vēl projām viņu vārdus, un es viņus gribētu noskaidrot. To jūs minējāt iesniegumā. Jā. Labi. Tātad, policisti, kuri pārsniedz ātrumu, ja? Kas arī noteikti fiksēts ir kamerās mašīnā. Jā, bet par to būs noteikti atsevišķa pārbauda, bet nesaistīt ar šo. Bet tas ir, es atteicos sadarboties ar policistiem, kur neievēro likumu. Kā es varu zināt, pirmkārt, ka viņi nav bandīti kaut kādi, kas ir uzvilkuši formas, ka viņam nav varbūt izticējis apliecības termiņš, ka viņi nav nemaz izgājuši kaut kādas pārbaudas un ka vienkārši viņi te ir ienākuši no ielas, ja? Tātad ar policistiem, kur neievēro likumu, kā es varu sadarboties? Tas būtu, manā uzturē pretlikumīgi. Kā es varu bandītiem sadarboties? Tāpēc es atteicos. Ārstniecības iestādē atteicos. Jā, es arī ārstniecības iestādē atteicos no tās Covid, viņu iekšēji normatīvi akti. Priedes kundze man arī gribēja uzsvērt, ka redzi, es pārkāpu rūpīgi iekšējās kārtības noteikumus. Es gan viņai nepaspēju atgādināt, ka policijā es nestrādāju, tā kā iekšējās kārtības noteikumus man neattiecas. Uz mani attiecas šie te Eiropas tiesas lēmums, senāta lēmums. Es esmu publiski persona, mākslinieks, žurnālists, kas būtu pieskaitāms blogers, ja? Mākslinieckām, žurnālistiskām, akadēmiskām vajadzībām ir tiesības filmēt, ja tas ir sabiedrības interesēs. To nosaka Eiropas tiesas lēmums. Tātad Priedes kundze klāja pārkāpa manas tiesības filmēt, Priedes kundze klāja pārkāpa iesniegumu likumu, atsakoties pieņemt viņu mutveidu formā, jo man bija nosalušas rokas, man rokraksts ir neglīts jau tā, un tad tas būtu vispār briesmīgs. Tātad Priedes kundze var atļauties pārkāpt 2 likumus, pirms viņa sāka ievērot likumus. Kāds ir pamatojums? Kādēļ jūs nogādājat? Jā. Es saprotu, ka Priedes kundze tur melo. To lai tad vērtē... Jo Priedes kundze, es varu izlasīt to sākumu, ja? Jā, bet reku Priedes kundze saka. Pulkstens reku, ienāca Jānis Ondors, kurš bija acīm redzami agresīvi noskaņots. Tad, kad es ierados, video ierakstā ir redzams, es nebiju agresīvs, es biju pieklājīgs. Es Priedes kundzei nolasīju iesniegumu likumu. Jā. Bravūrīgi uzvedās un vēlējās, lai es viņu pieņemtu 2 mutvārdu iesniegumus. Bravūrīgi uzvedās, tas bija, kā to interpretēt, tas ir tāds plašs iedziens pirmām kārtām. Un otrām kārtām es kļuvu aizskaitināts tikai tajā brīdī, tad, kad Priedes kundze atteicās pieņemt iesniegumu. Tā kā šie jau ir meli. Tad es Jānim Sonderim paskaidroju, lai policija varētu objektīvi izvērtēt viņu iesniegumus, un tad man ir jautājums, kad būtu vēlams fiksēt rakstveidā. Tad man ir jautājums, ar ko atšķirās rakstveidā iesniegts iesniegums no mutveida, kad tas traucētu objektivitātei, jo tas nāk tieši no tāda paša avota. Ja? Viņa jums to nespēja paskaidrot. Nē, viņa jau nemaz necentās man paskaidrot. Viņa krasi vienkārši atteicās pieņemt iesniegumu. Viņa man pateica, ka es nedrīkst filmēt, atteicās pieņemt iesniegumu, un šeit viņa melo, kad es paskaidroju, lai policija varētu objektīvi izvērtēt, ko es tikai zināju pēc tam, kad es atgriezos. Un tad, kad es atgriezos, kas ir zīmīgi, bija Priedes kundze un vēl citi policijas darbinieki. Un es visiem viņiem paprasīju, varbūt tagad, pēc tā manas mocīšanas,
vadāšanas ar ātrumu pārsniegšanu, tad, kad bija tas te melnais ledus, ka viņi apdraudēja kad viņi apdraudēja man dzīvību, ja? Būtībā, kā es to uztveru. Tad, kad viņi brauc ar ātrumu pārsniegšanu, nebija akūta lieta, viņi man varēja ielikt aizmugurē pasažieru sēdvietā, kur ir drošības jostas, jo ir ledus, ja notika kaut kāda avārija. Kurš būtu vainīgs? Automašīnas vadītājs. Jā, un kurš ciestu? Visvairāk aizmugurē būdājas, kurš nebija piesprādzējis pareizi. Tātad, tie bandīti atnāca, es jūtos aizskaitināts, neuztvert personību. Tie bandīti atnāca, nestādījās priekšā, izkartīja man visas kabatas bez nekāda protokola. Es protokolu vēl joprojām nevienu neesmu redzējis. Izkratīja visas manas kabatas, Priedis kundze atteicās pieņemt man iesniegumu. Bļāva, ja jūs esat redzējuši video, jums liekas, tas ir normāli, kā policijas darbinieks uzvedās. Bet jūs ielikāt pilnu vai jūs kaut kādu daļu? Es ieliku kā fragmentu, ko es varēju nofilmēt, jo pēc tam atnāca policisti un man grābāja telefonu ārā no rokām. Divi fragmenti, kas man bija nofilmēti, ko es ieliku, es neko neizgriezu. Pilnu materiālu, ko varēja. Divi īsi fragmenti, tāpēc, kad ienāca policisti, tā kā bandīti nestādījās priekšā pēc man lūgumu, lika man izskatīt visas kabatas, atņēma man telefonu, atņēma man visas manas mantas. Un tajā skaitā arī āmurīti un pipargāzi, par ko es gribēju uzrakstīt iesniegumu, lai policija pabrīdina Litiņkungu, ka nākošais, tad, kad viņš man draudēs, kad es pielietošu šos abus divus līdzekļus, par cik policija nerīkojās. Un otrs iesniegums, es gribēju noskaidrot, kurš bija tas maskā, kurš man bruka pie Vidzemes augstskolas virsū. No policijas darbiniekiem? Es nezinu, kurš tas bija. Tas bija kaut kāds jauns čalis. Es nezinu, kurš tas bija. Es gribēju policijā uzrakstīt iesniegumu par to. Un es gribēju arī pabrīdināt viņus, ka tagad nākotnē, par cik tajā reizē es nebiju sagatavojis un nevarēju sev aizstāvēt, tad tagad dotajā brīdī es staigāju pipareni un ar āmurīti. Ja vajadzēs, jūs varat palasīt lietu. Muitnieks tika uz robežas sapūsts un nodauzīts ar āmurīti. Tas ļoti labi strādā. Jo es vairāk neticu, Valmieras policijai. Ne jums, tas nav pret jums personīgi, bet ja es esmu griezies cik reizes par draudiem, mēs varam apskatīties. Es esmu 3 reizes vērsies par draudiem, man ir mēģināts uzbraukt ar mašīnu virsū. Nekas nav darīts lietas labā. Tagad, kad es pēdējo reizi atnācu iesniegt iesniegumu, man paņēma sapako kaut kādu cilvēku, kurus es vēl joprojām nezinu, ar ātrumu pārsniegšanu man pārvieto. Bet jūs saprotat to, ka neatkarīgi no procesāliem vai procesāliem pārkāpumiem jūsu izdarītā darbība par atteikšanos ir savu. Ja jūs uzskatāt, kad jāsoda, ja jūs uzskatāt, kad jāsoda, darat tā, pēc tam es to apsūdzēšu, jo es rakstīšu uz iekšējās drošības biroju, tāpēc, kad es nesadarbojos ar bandītiem. Es nekad neesmu sadarbojies ar bandītiem un es netaisos sadarboties ar bandītiem, pat ja viņi ir valsts policijas formā. Tad plāns, nevis plāns, bet darbības. Ja jūs uzskatāt, ka man ir jāsoda, tad sodat mani pēc jūsu ieskatiem. Vienmēr sakot, vēlos no jums pieņemt pie atbildīgās saucamās personas paskaidrojums, kur jūs paudīsiet principā to pašu, ko jūs tikko teicāt, un par pieņemto lēmumu jums Jūs pildat visu kā 7 darba dienu laikā. Vai jums ir nepieciešams atkārtot jūs iepazīstināt ar tiesībām pienākumiem? Nē, mēs varam Cik es saprotu, jo šajā te dokumentā par administratīvā pārkāpuma procesu uzsākšanu tur arī tiesības pienākumi ir minēti. Tad atkārtot nav vajadzīgs. Nē, viss kārtībā. Atkārtot nav vajadzīgs. Cīnīsimies likuma plaknē. Jūsu tiesības? Jā, protams. Jūsu tiesības? Es uzskatu, ka tas ir dotajā brīdī nevis pat manas tiesības, bet tas ir mans pienākums. Jo tas, es uzskatu, sabiedrības interesēs ir, ka tādi policisti policijā nestrādā. Policisti, kur nevar stādīties priekšā. Bet es jums tāpēc arī saku, kad dokuments no Vidzemes reģiona pārvaldes elektroniski gan parakstīts, pievienots ir klāt par to, ka minēto ir nosūtīts pārbaudas veikšanai. Tā kā nesatraucaties. To es jums arī, jūs varbūt nedzirdējāt, neieklausījāties. Pat laiks ir... Jā, ir iespēja, es pieņemsim šo kopiju, varētu viņiem pievienot lietai. Es domāju, ka viņi ar iespējams arī saņems. Un tas būtu ļoti labi.
Un man interesē vēl, kā es varētu sazvanīt bagātkungu, jo es tad, kad zvanu, man nekad neceļ. Es gribētu uztaisīt varbūt zinātnisku eksperimentu, ja jūs viņam piezināt no savu telefonu, un es piezinātu no savu. Nu, es jau viņu varētu arī satikt, viņš it kā ir uz vietas. Viņš pat ir uz vietas. Ir uz vietas. Nu, Pirms laiciņa bija. Būtu kaut Nē, kāda jūs jau arī, teiksim, kad jūs zvanījāt, jūs jau redzat, aparāts jau nav telefona, nav tas pats jaunākais. Nu jā. Nu, bet Nav tas numurs pats. taču viņi uzrāda. Numurs uzrāda, Nu jā, nu tad es vienkārši domāju, ka tad, kad viņi redz man numuru, viņi neceļ. Nu, tāds mans minējums. Jo es vienā dienā 10-20 reizes zvanīju. Un es Man tā darīju. tieši? Nē, bagātīgi. Es arī, piemēram, neesmu. Es, principā, ja man ir darbdienas, Nu jā, nu, bet 100% bagātīgam, nu, nē. no kaut kādām 10 reizēm, 3 dienās, ja es zvanu pa 10 reizēm katru dienu, kādā dienā Dažādos būtu jāatrāk. laikos zvanāt? Jā, protams. nu, Ar teorētiski kaut kādu vajadzētu stundu, 2 stundu atbildēt. intervālu. Nu, Vai tāpēc arī man jūs- arī ir aizdoms, ka bagāta kungs un viņa vietnieks, kas pildīja viņa pienākumus, tad, ka viņš bija tajā komandējumā. Pienākumu izpildītājs. Viņš bija komandējumā, jā, un bija bagāta kungam bija tas vietnieks. Vietnieks oficiāli bagāt kungam nav. Nu, vai kas pildīja viņa tās kā viņam bija tas uzvārds, neatceros. Tā Sonzakungs un personas kods 07. Jā, 10, 070 83 122. Tā kā es jūs personīgi jau zinu, ar personu apliecinošu dokumentu ne. Ja vajag, es, protams, parādīšu. Nu labi, ierakstīsim. Tā. Ailīt it kā paredz, bet es jūs personīgi zinu, jo no Tad- iepriekšējiem. Bet mūsu prāvesta lieta tad ir beigusies, es tā saprotu, vai ne? Teikšu tā, jums jau tad bija tikai liecinieka status. Nu jā, nu liecinieks status. Nu tā Un tad. par procesāliem lēmiem īsti jums tā kā nepienācās paziņot. Labi, jā, nu tad viss kārtībā. Jūs bijāt tikai Tad ir liecinieks. viss kārtībā. Ideāli. Jūs bijāt toreiz tikai liecinieks statusā. Jā. Nu redz, un tas arī, starp citu, visā šitajā garajā epopējā ļoti lieliski. Tā kā. Es jau gaidīju pēc telefoniskās sarunas, ka jūs šodien ar aizstāvu būsiet ieradies. Nu, par cik tas esat jūs, jo sākumā es biju miegains, es sākumā nesapratu, ko es runāju, tāpēc varbūt es sākumā likos tāds nedaudz agresīvāks. Tad, kad es sapratu, ka tas jūs, tad es sapratu, ka es, Tad jūs palikāt mierīgs. Nu, man uzticība jums tomēr ir lielāka nekā Priedes kundzei un visam pārējiem tam baram, kas tas staigā. Varbūt 2 vai 3 cilvēki šeit es varu uzskatīt tiešām par policistiem. Un kā man draugs pēc Priedes kundzes situācijas pateica, viņš teica, nu jā, ka tā jau ir. Ir musari un ir policisti. Nu, Vai jūs pats arī tā domājat? es gribu pēc pagājušās reizes, es viņam vai jūs noteikti tikai piekrītu. citējat? Nē, es pagājušajā reizē, bet pēc Priedes kundzes pagājušās reizes rīcības, es tā jau arī uzskatu. Es jūs uzskatu par policistu, bet viņi manā uztverēja musari. Tā, adrese mums tad ir kāda rakstam to pašu, kur sūtījām paziņojums. Jā, Stacijas jau, jā? jā. Iepasts bija zināms, bet tas bija Jā, nesaistītā lietā, Jens tāpēc Inbox es LV. sūtīju arī. Jā, varat ierakstīt. Es jau arī pirms mūsu sarunas gatavojos. Lasīju arī spriedumus par video publicēšanu, Jā, līdz žurnālistiku. senāta spriedumam un Eiropas tiesai pagājušā gada spriedumu jūs tikāt, ne? Nu, Es tagad katrā ziņā savādākā, jums būs es savādākā plaknē to skatījos. Jā, nu, Savādākā plaknē. es arī saprotu jūsu tiesības. Es skatījos bet plaknē, ka- kam ir jābūt, lai publicētu. Es neapstrīdu, ka to drīkst darīt. Es neapstrīdu. Par to nav strīds. Jā. Strīds Nē, nē. varētu būt par to, kādā veidā viņu publicē un kā pamato. Nē, redzi, es pieņemsim uzskatu, ka Par to ir tas. redz, jūs darat savu darbu labi, un jums nav jāuztraucās. Jūs sabiedrības acīs, es uzskatu, ka izskatīsieties labi. Kāds bija jūsu telefona numurs? 2482 2482 1610. 1610. Bet es vienkārši uzskatu, ka Tā, Priedes Jens kundze bija- labi Jens neizsaka. bija ar Jens, jā, ar 2. Jens Etinbuks. Ar 2 S. Jā. Jens ar 2 S. At inbox. Tas tāds vācu, franču un poļu salikums. Tā. Paskaidrojums sniegšanas laikā advokāts tātad ir vajadzīgs, nav vajadzīgs? Nav, nebūs. Nav vajadzīgs. Jums jau arī laiks bija īstenībā sagatavoties, Jā, ja jā. būtu vēlējies. Jā. Ne, es saku, par cik es sapratu, ka tas esmu jūs, tad jums tomēr uzticas, ka jums godaprāts tomēr ir. Un tad es saprotu, ka jūs izdarīsiet
Pareizi, viss process. Man vēl jautājums, teiksim tā, ja nevis jautājums, bet tas būtu lūgums. Jā. Ja jūs kaut kur publicējat masu mēdījos, Jā. tad liekat veselu video Jā, fragmentu, bez montāžas. Jā, protams. Kā es saku, es arī tagad filmēju sevi, lai cieņas pret jums. Lai skaņa ir ierakstīta, teiksim, skaņa ir ierakstīta, bet redz mani. Jā, tīri tāpēc es tagad nolēmu sākt filmēt katru savu komunikāciju policistiem pēc pagājušās reizes un tāda negatīva pieredze. Par to tāpēc arī es jums rādīju dokumentu. Jā, pieņemsim, pagājušā reize redz, ja es būtu filmējis no sākta gala, man būtu konkrēts pierādījums, ka Priedes kundze melo. Tagad man ir jāubago policijai, kur strādā Priedes kundze, video materiāls un audio materiāls, lai es varētu pierādīt, kad Priedes kundze melo. Tad policists, kurš melo, policists, kurš atsakās pieņemt iesniegumu, policists, kur nestādās priekšā, vai tādiem policistiem vajadzētu strādāt. Un vai man uztrauc tas, ka vai tādiem, piemēram, citiem policistiem, kas ir godprātīgi, vai nav kauns, ka viņiem tāda bezatbildīga kolēģi ir. Tas ir mans grūti viedoklis. klausīties tādu. Nē, vienkārši es esmu nokaitināts. Es saprotu, tīri cilvēcīgi. Es uzskatu, ka tas nebija ļoti smuki. Tā, paskaidrojumu pieņemšanas laikā izmantot tehniskie līdzekļi, ko rakstam to, kad Sondarkungs veic audio ierakstu un video ierakstu. Jā. Tā arī rakstam. Jā. Varat piebilst, ka kameru vēršot pret sevi. Pierakstīšu, fiksēšu tā, Sondars, Sondars, pēc savas vēlēšanās, iniciatīvas, pēc savas vēlēšanās, vai ne? Mhm. Veic tātad video ierakstu. Domzīme, vēršot pret sevi. Kameru vēršot pret sevi, jā. Lai mēs noprecizējam, lai nav tā, kad kāds domā, ka es jums daru pāri. Tā, saucamā persona paskaidrot. Tātad vienmēr sakot, jūs paskaidrojums, kad jūs atteicāties, Es atteicos sadarboties ar policistiem, kuri pārkāp likumu. Kā 2020. Gada. Jo agresīvs es nebiju. Es biju aizskaitināts, un aizskaitināts es tikai biju tad pēc tam, kad Priedes kundze atteicās. Tad laiks varētu būt bijis ap tiem pēc 16. Es 4 ierados. Tā. Tātad 20 minūtes mēs ar viņu runājām. Un tad pēc 20 minūtēm Priedes kundzei pēkšņi likās, ka es esmu salietojies, jo es neierāpoju kabinetā dežūrdaļā laikam. Tātad ierados. Tā ierados Valmijas policijas iecirknī. Lai iesniegtu 2 iesniegumus. Divus gābu iesniegums. Mutvārdu formā. Priedes kundze atteicās tos pieņemt. Tas sastapāt, dežuranti, Jā. amatpersonu. Jā, Aneta Priede, jā. Kas atteicās mutvārdu iesniegums pieņemt. Jā. Vairāk kārt. Kas atteicās vairāk kārt. Tad viņi parāca izsauc ekipāžu, un viņi vēl sameloja starp citu. Ka šitā ekipāža, kas atbrauks, pieņems iesniegumu. Tā, vairāk kārt pieņemt. Tā, atteicās vairāk kārt pieņemt mutvārdu iesniegumu. Jā. Es izvilku telefonu, lai fiksētu likuma pārkāpumu. Tā, Priede, rācija. Izsauc ekipāžu. Uz dežūrdaļu.
Pasakot, ka ekipāžu pieņems Apgalvoju, jā, kad es varēšu ar to ekipāžu, jā, tā ekipāžu iesniegumu. Tātad arī viņi man maldināja. Apgalvoju, ka ekipāžai varēšu iesniegt iesniegumu. Jā. Es vēlreiz uzsvēru, kad es gribu iesniegt mutvārdu formā iesniegumu. Viņa teica, uzsvarot, ka viņi pieņems tikai rakstiski. Tā, vēlreiz. Tā, vēlreiz uzsvēru, ka vēlos iesniegt mutvārdos. Jā. Iesniegt mutvārdos. Viņa apgalvoja, ka tā es nevaru, ka tikai rakstiski. Tā, bet. Apriede. Izdarīt tikai rakstveidā. Jā. Pēc kā es izvilku kameru, Izvelku kameru. un sāku fiksēt likuma pārkāpumu. Paralēli, cik saprot, ir ieradusies ekipāža. Nu, tad, kad es izvilku kameru, Priedis kundze ir sabļāva, ja jūs esat redzējuši video, un tie, kas nav, tie var apstīties YouTube. Priedis kundze sabļāva, kas man liek apšaubīt arī viņas psiholoģisko veselību. Tā, izvelkot kameru. Priede sabļāva. Ļoti neadekvāti viņa izvedās. Tagad, ja Priedis kundze man saka, ka es esmu bijis agresīvs, nu tad Priedis kundze ir izmantojusi mentālo vardarbību pret mani būtībā. Neadekvāti uzvedās, jā? Jā, un izmantoja mentālo vardarbību pret maniem. Nu, ja tas, ko es darīju, skaitījās, ka es esmu agresīvs, tad tas ir ļoti atbilstoši. Tā, izmantoja mentālo Vardarbību. pret mani. Labi. Pēc tā ieradās policisti, nu, ļoti īsā laikā. Pēc tā īsā laikā. Bagātkunga balss reku. Tā kā ir uz vietas. Atņēma man telefonu. Man būs iespēja varbūt Bagātkungu parunāt, es būtu ļoti priecīgs, ja viņš man nozīmētu kādu cilvēku, pie kuras varētu vērsties šādos gadījumos. Par pārkāpumiem? Jā. Kurš būs saprotošs, adekvāts, kam es uzticos, nevis, nu, kad... Reģiona pārvaldē. Jo, piemēram, Rebaltikas sakarā, es vienkārši par to... Uzraudzības. Es vienkārši domāju to nedaudz savādākā plānā. Tad, kad bija man lieta pret Rebaltiku, kad Rebaltika samelojās, ka es viņam draudējusies un ka es viņus vajājos, kad mani uzskatīja par vainojamo lietā par draudiem. Un tad, kad Ķūzis publiski pateica, ka jā, krimināla lieta ir uzsākta un tā tālāk, tad mēdī, kā Rebaltika, Latvijas sabiedriskie mēdī un tā tālāk, izdīca Ķūzim 24 stundas, lai policists pieejams. Lai gan es jau Ingai Sprinģē mēģināju atgādināt, ka tāds cilvēks, kas ir pieejams 24 stundas, ir dežūrdaļā. Bet, Ingai Sprinģē piešķīra policistu, pie kura vērsties, žurnālistiem. Tad es ceru, ka varbūt Bagātkungs varētu nodrošināt, ka tieši tāpat man, kā blogerim, žurnālistam, Valmierā būtu arī kāds cilvēks, pie kā es varētu vērsties ar paziņu, ar iesniegumiem, teiksim, jā. Par pārkāpumiem vai par amatpersonu pārkāpumiem? Nē, vispār iesniegumiem, jā. Ja man ir kāds iesniegums, pie kā es varu vērsties. Cauri dienā pie jebkur. Ne jau, ka man der, ja ir darba laikā, ja mēs tur varam sazināties un es varu, man gribētos, lai man ir kontakts uz kādu normālu, adekvātu policistu, lai nav pārpratumu, jo, ja jūs esat ievērojuši, man nav bijis ne ar vienu citu policistu problēmas. Es vienmēr esmu izturējis pret policistiem. Es domāju, iesim pēc tam
Viņam ir 41. kabinets, manuprāt. Jā, 41. kabinetā iesim, ja viņš būs uz vietas, un tad varbūt viņš jums varēs palīdzēt. Nu, es ceru, jā. Labi. Tā, turpinām. Pēc tā īsā laikā ienāca policijas ekipāža, kas Jā, jums kur izskatīja kabatas. Jā, atņēma telefonu, izskatīja kabatas, nekāds protokols tajā brīdī netika sastādīts. Atņēma telefonu. Tad, kad es prasīju pa izņemtajām lietām sastādīt protokolu, man teica, ka es pēc tam viņu saņemšu. Izskatīja kabatas. Lūdzu sastādīt protokolu par izņemtajām mantām. Nu, es lūdzu, lai man iedod kaut kādu dokumentu parakstīt, nu, kad ir piefiksēts, ka es arī apliecinu, ka tās lietas no manīm izņemtas. Tad lūdzu, lai iepazīstina. Jā. Kādu dokumentu, kas apliecina izņemtās mantas. Jā, kurus varētu parakstīt, ka es piekrītu, ka tādas mantas ir izņemtas. Varētu parakstīt. Tā, ko varētu parakstīt. Es pārzemīšu. Tā dokumentu nesaņēmāt. Nesaņēmu, ja tas ir viens, nesaņēmu dokumentus, tad es prasīju tai ekipāžai, kur ieradās stādīties priekšā. Viņi atteicās. Tad ekipāža pēc pieprasījuma nestādījās priekšā. Jā. Kas ir noteikti arī fiksēts video ierakstā. Un, es arī neuzskatu, ka es biju agresīvs, tad es uzskatu, ka tas arī būs, es pārliecināts, ka tas arī būs redzams video ierakstā. Tā, ekipāža pēc pieprasījuma nestādījās. Priekšā nebija agresīvs. Jā. Ko var apliecināt video ierakstu. Es biju aizskaitināts, bet es agresīvs nevienā brīdī nebiju. Nebija agresīvs, bet aizskaitināts. Nu, par cik policisti nepildu likumu, jā. Īsti nepilda likuma prasības. Jā? Jā. Tad viņi man ievietoja busam tajā Renault Kangoo. Kāds bija tas numurs KU 2060, ja es nevaldos. Jā, man nevien. Jā, KU 2060. Un ievietoja aizmugurē būdā. KU 2060? Jā, 26. Un nogādāts ēst līdzi. Nē, es norādīju policistiem tajā brīdī, kad ceļu satiksmes noteikumi nosaka, ka pasažieriem jābūt piesprādzētiem. Un sakarā ar to, kad pēc man vēl uz to brīdi vēl joprojām es nebiju neko pārkāpis. Tā, es norādīju, ka ceļu satiksmes noteikumi paredz, jā? Jā, ka pasažieriem jāpiesprādzējās. Labi. Un lūdzu, vai viņi nevar ielikt man, teiksim, otrajā rindā, kurus var piesprādzēties. Tā, ka pasažieriem ir jāpiesprādzējas. Sēdiņa salonā? Nu, jā. Nu, respektīvi, jo tā bija pirmā diena, kad bija ledus. Steidzamība nekāda nebija. Bākuguns ieslēgts nebija. Man steigties nekur nevajadzēja. Pirmā diena, kad bija aplidojums. Jā? Jā, es uzskatu, tādā veidā tika apdraudēta man drošība. Es tikai aizvestu uz Cēsu slimnīcu. Nebija nepieciešams steigties. Jā. Pie kam? Ko es vēl arī gribu minēt? Te izbraucot no tās te, kas sanāk, jūs izmetat apli pie vecā pasta, un tad, kad gar LNT ēku, kad uzbrauc uz Rīgas ielas, kas arī būs redzams video kamerās, policists izbrauc uz ceļu, un automašīna, kas brauc pa galveno ceļu,
sabremzēja strauji, tāpēc, ka, nu, policija likās, ka viņi izskries tūlīt ārā. Tātad tā ir Rīgas diakonāts stūrī. Jā. Avārijas situācija, jūs prāt? Nu, uz galvenā ceļa tev ir viss jāpalaiž, pareizi. Policijas automašīna nepalaida. Cilvēks nominstinājās, un tad jau viņš nobremzēja un palaida. Par cik viņi bija izbraukuši tā priekšā, kas arī būs. Diakonāta ielas krustojumā. Jā. Kas arī būs redzams automašīnas ierakstā noteikti. Tātad policijas darbinieku vadīšanas dēļ, jā? Jā. Nu, viņš strauji piebrauc krustojumā, iebraucot viņā nedaudz iekšā. Automašīnas. Un Audi automašīna no kreisās puses brauc un uz pa galveno ceļu un dabūja palaist policijas mašīnu, kurai nebija bāku guns, kur nesteidzās. Braucošajai Audi markas automašīnai, jā? Bija nepieciešams bremzēt. Jā. Nepieciešams bremzēt. Tad mēs aizvedu uz Cēsu slimnīcu, kur es ļāvu paņemt pulsu, ļāvu paņemt asinsspiedienu, bet atteicās nodot ķermeņa šķidrumu. Kur atļāvu izmērīt pulsu? Jā. Nomērīt asinsspiedienu. Bet atteicos nodot ķermeņa šķidrums. Jā. Pēc tā man ielādēja kalbusā. Bet kāpēc jūs atteicāties? Tāpēc, ka uzskatījāt, Nu, kad jau pietiekoši es uzskatu daudz bija. nelikumīgs policijas rīcībā. Jā. Tā, bet atteicos nodot ķermeņa šķidrumus, jo policijas darbinieki bija, Jo es vairāk kārt jau biju pamanījis jo vairāk kā pamanīju, labi. bezatbildīgu policijas rīcību likuma sakarā. Tā jau vairāk kārt pamanīju. Policijas darbinieku likuma neievērošana. Pēc tā es vēl gribu minēt, ka vēl tajā pašā ar to nebeidzās tie likuma pārkāpumi, vedot apakaļ policists pārkāpa ātrumu. Tad atgriežoties Valmierā, Jā. Pa ceļam no Cēsīm uz Valmieru. Policists pārkāpa noteikto braukšanas ātrumu, un es atgādināšu, ka ceļš bija aplidojis. atgriežoties Valmieras pilsētā, pa ceļam no Cēsīm, 85 km/h brauc priekšā automašīna, un viņa 100 vai 110 kaut kāda apzinība. Atgādināšu, man nebija nekur vēl joprojām neatsteidzās. Nu, ja jau viņas atškrējuši man vakar. pārkāp ātrumu, jā? Ne vairāk kā tā bija 1 vai 2 reizes, bet nu, ne vairāk, ne mazāk. 1 vai 2 reizes. Jā. Nu, tas arī ir noteikti redzams policijas automašīnas ierakstā. Pārkāp ātrumu ierobežojumu, jā? Jā. Un tad, kad es atgriezos iecirknī, tiem policistiem, kur nestādījās priekšā, es piedāvāju pieņemt mutvārdu iesniegumu. Atgriežoties Valmieras policijas iecirknī. Protokolu turpinājumu. Policijas iecirknī.
Paldies darbiniekiem lūdzu atkārtot, jā? Jā, atkārtot lūdzu, jā, pieņemt mutātu iesniegumu. Konkrēti gan policistiem, kur nestādījās priekšā, gan arī citiem policijas darbiniekiem, kas tur bija uz vietas. Policijas darbiniekiem, kas iepriekš nestādījās priekšā. Nu, gan tie, kas mani veda, gan arī citiem, kas tur bija tie dežūrtāpas tajā priekštelpā. Un bija kaut kādi 5 vai 6 policisti, ja es nemaldos. Kas iepriekš nestādījās. Kā arī citiem. Jā, kā arī citiem policistiem, kas tur tajā brīdī atradās. Kopumā kaut kādiem 5, 6. Un arī Priedes kundzei es atkārtot jautāju. Sadrās pie dežūrnēs, jā? Arī Priedes kundzei. Un visi atteicās pieņemt mutvārdu formā iesniegumu. Atkārtot lūdzu pieņemt iesniegumu. Uzskatu, ka Priedes kundzes rīcība. Mēs visi to atteicās. Visi atteicās pieņemt. Labi. Uzskatu, ka Priedes kundze šādi rīkojās sakarā ar mūsu iepriekšējo komunikāciju. Šādi. Sakarā ar mūsu iepriekšējo komunikāciju. Jā, kad Priedes kundze jau iepriekš atteicās pieņemt man iesniegumu. Mutvārdu formā. Uzskatu, ka Priede šādi rīkojas sakarā ar mūsu iepriekšējo komunikāciju, kad attiecās pieņemt iesniegumu. Jā, kurus nofilmēju un publicēju vietnē YouTube. Un kur par viņas rīcību bija nevisai glaimojoši komentāri. Atteicās pieņemt manu iesniegumu, ko nofilmēju un publicēju YouTube. Jā, ievietoju vietnē YouTube. Par video bija neglaimojuši komentāri. Jā, un zem video tur neparādījās neglaimojoši komentāri. Priedes kundzes virzienā. Kādēļ es uzskatu, ka tā ir Apspriedība, jā? Nē, cilvēki vienkārši izpaud viedokli, ka tādam policistam nav jāstrādā policijā. Video bija neglaimojoši komentāri. Priedes kundzes virzienā. Es uzskatu, man liekas, ka viņi jūtās aizvainoti. Manuprāt, viņi Uzskatu, aizvainoti. jā, kad tika izgaismot viņas neprofesionalitāti. Uzskatu. Skaismot viņas neprofesionalitāti. Neprofesionālā rīcība, neprofesionalitāte. Jā, viss kārtībā. Tā no sākuma jāiepazīstās. Es jums uzticos. Jāpārlasa. Sonderpunkts Jā, jāpārlasa. bet jūs esat viens no tiem cilvēkiem, kuriem es tomēr uzticos. Nē, pārbaudu par to notikumu, par 20. Es ceru, es arī tāpēc gribētu pievienot šo te, jo tas ir kopējā kontekstā. Labi. Jo es uzskatu, ka tas 24. Tas man ir tā paveikts kopija un tur man vēl kopijas. Šitā vajadzēs uzspiest, ka es saņemu. Jā, Tas šitā ir tev tiesas spriedums. Jā, te ir tās 3 lapas, tur laikam man kaut kur viena lapa nomaldīs. Pārlasat, pārskatāt. Jā. Kāds būs, teiksim tā, pārvaldes rezultāts, kas ir aizsūtīts Vidzemes reģiona pārvaldē, es nezinu. Nemācēšu jums teikt.
Iespējams, ka es arī nemaz neuzzināšu. Jo man jau nav, man amata pienākumi nav saistīti ar uzzināt par kolēģu. Jā, nē, nu, es to visu saprotu. Nekāda pretenzija pret jums, visu, lai notiek procesālā kārtībā. Es ceru, ka vēl tiesiskums kaut kur ir palicis. Tā, paskaidrojumos. Nu, maniem vārdiem parakstīts. Nu, maniem vārdiem pierakstīts pareizi. Iebildumu papildinājumu nav. Jā. Un parakstīšu par to, ka mēs jūs brīdinam par atbildību. Un parakstīšu. Drīkst jums uzdot vienu interesantu jautājumu? Mēs vēl neesam pabeiguši. Jā, labi. Neesam pabeiguši. Tā apliecinājums par to, ka gribēsiet noteikti elektroniskā veidā, vai ne? Labāk rakstiski. Ne, rakstiski, bet elektroniski uz e-pastiņu būtu ērtāk. Kā jums ērtāk, man nav starpība, bet man patīk labāk fiziski kopija. Nu, jums jau arī būs, it kā jūs jau pēc tam varat pavairot, cik jums eksemplāros vajag. Jā. Nu, var sūtīt tā. Tad arī nav pa pasta izdevumiem jāmaksā. Nu, tas taču tāpat no mūsu visu nodokļu maksātāja naudas ir. Elektroniski nosūtītiem dokumentiem nav jāmaksā. Ja mēs sūtam ar pasta starpniecību. Nu, zināt kā, ceļos ar visiem atkatiem iztērē vairāk. Un visādākās schēmās, tā kā tur tie pasta izdevumi no viena. Aņa Sondera, tas nebūtu tas trakākais, es domāju. Bet nē, labi, viss kārtībā. Tā. Pabeigsim, un tad jau kādi jautājumi. Jā. Jums jau, principā, ja jūs kādreiz gribat, tas jau pa lielam katru darbu dienu esmu darbā. Ja jums ir kādi jautājumi. Nu, ja es varu ar jums komunicēt, nekāda problēma nav. Es jums sazvanu, es atnāku, uzrakstam to iesniegumu un tā tālāk. Nekāda problēma nav. Par savu apkalpojamo teritoriju, kas ir iecirklis numur 2 centrs līdz tirgus, vidzemes augstskolu, man pat ir pienākums ar jums aprunāties. Jā, nē, man tas der. Man vienkārši, es gribu, lai jūs saprotat, man nav nekas pret policistiem, kuri dara godprātīgi savu darbu. Es esmu vairāk kārt šeit vērsies, es neesmu redzējis rezultātu, es esmu taisni pat redzējis pretēji, kā Priedes kundzes gadījumā viņas rīcībā. Tā kā es būtu ļoti priecīgs, ja man būtu kāds tālu numurs, un kur es varētu jums piezvanīt, mēs varētu vienoties, kad es atnāku, un mēs uzrakstam iesniegumu un viss kārtībā. Pareizi. Bet es uz iesniegumu varu pieņemt, teiksim tā, par savu apkalpojumu teritoriju jūs uzklausīt. Nu, respektīvi, ja man kāds stacijas ielā draud, tad jums būtu tā kā pie citi inspektori jāiet. Okay. Dežūras dienā man ir, piemēram, 3, 4, 5 reizes mēnesī ir dežūra, tad es uz jebkādiem notikumiem. Nē, nu, mēs jau arī varam sarunāt to darīt dežūri. Man, teiksim tā, man nav nekāda problēma, es esmu arī lokans, es saprotu, ka, ir dažādas situācijas un tā tālāk, es pretī nākošu, nekāda problēma nav. Iesim pie bagāta kunga arī, varbūt viņam ir kāds. Varbūt viņam ir kāds, jā, varbūt ieteikums kāds labāks. Jo nekāda problēma nav. Tā, te ir tas par to, tā, te ir. Tas ir apliecinājums par to e-pastiņu. Lēmums tad jums būs 7 darbienu laikā mēs jums nosūtīsim. Gribēju vēl painformēt par procesāliem izdevumiem. Zināt, cik ir? Nu, par tām analīzēm, kuras neprasīju. Kuras jūs nelūdzāt? Tur kaut kāds bija. 32 eiro. Jā, man jau ir bijis. Arī par tām būs lēmumā? Jā. Arī tajā? Jā, es jau esmu tam gājis cauri, tā kā viss kārtībā. Cik sapratu, jūs tā, pulsa, kur arī kā jūs sakat? Pulsa un asinsspiediens tik mērīts. Jā, jūsu vizuālais stāvoklis. Un es varu apskatīties to spriedumu? Spriedumu? Nu, vai protokolu jā, pārbaudas? Sāk apstīties, jā.
Nu, daktariem tas rokraksts, nu, tāds ir, kāds ir. Vietā orientējas sajauc dienas. Es biju normāli nost. Dace Lāce. Vot tā bija tā arogantā dāma arī. Apģī. Nu, daktari tā raksta. Mīmika ļoti dzīva. Gaita stabila, nu, baigi forši. Kustības precīzi. Lielā mēs vēl būšu ar jums ar visiem procesāliem dokumentiem ar iepazīstinās. Jā, nu. Jā, nē, vienkārši galvenais jau, kad arī pārbauda arī vēlties redzēt. To nosūtījumu pašu? Jā. Tas ir Priedes kungs, ja? Tas ir Priedes kungs sastādītais nosūtījums medicīniskai pārbaudē. Tāda lēmums par procesu uzsākšanu jums ir. Ziņojumu jūs esat redzējis. Tā paziņojums, pavadraksts, tas jums ir. Pavēste jums ir. Par materiālu pārsūtīšanu kopijas, kas ir Vidzemes reģiona pārvaldēs, jums arī parādīja. Tātad eksperta, medicīniskās pārvaldes protokols arī es jums esmu parādījis. Nosūtījums jums arī ir, principā, visas dokumentus jums esmu parādījis. Jā. Kā reku ir apliecinājums par to, ka iepastiņš arī parādās. Oficiālai saziņai teikt daturiņš un teikt parakstīņš. Saziņai lietā, kur jums ir status pie atbildības saucamā persona. Tā, šeit te manī, kas ir vienkārši paraksts? Paraksts, jā. Drīkst jums uzprasīt vēl tagad, viens jautājums pavēstas sakrā. Jā. Es pamanīju tādu interesantu lietu. Pavēsti ģenerēja sistēmu. Jā, nē, bet Jā. ievērojot savu vārdu, kā viņš ir uzrakstīts kādā formā. Pirmais lielais burts, pārējie mazie, un pirmais lielais burts un pārējie mazie. Šito ģenerē sistēmu. Jā, bet To arī ģenerē sistēmu. Jā, bet jautājums, kāpēc, piemēram, sistēma šeit neģenerē vienādi. Cik man zināms, tad juridiski šitas te ir pielīdzināms, visi lielie burti pielīdzinām ir juridiskai personai, komercfirmai. Nu, cik man Tas zināms, ir interesants jums tāds, ko es esat arī ievērojis. Es to šīs sadaļas nevaru mainīt, kur arī ir iekļauts mašīna rakstāms, lasāms. Jā, nu tas QR kods, es to izsaprotu, bet Šī amats, piemēram, tehniski kas jau. man ir augšējā sadaļa, šī visa sadaļa, šo, piemēram, sekretāri Jā, izvēlēšanu bet ja jūs numuriņu ievērojat, arī, ja es nemaldos, pasē bija visi lielie. Ja jūs papētīsit Britu likumdošanu, piemēram, kā piemēru, vienkārši es tur daudz par to pētīju. No kurienes bērns nāk? No ūdeņiem, ne? Maritime law un common law. Ūdens likums un zemes likums. Nu, tā kā tirdzniecības likums, tad, kad kuģis ienāk ostā uz tirdzniecību no ūdens, tad kas tiek saņemts? Preces certifikāts, pavadzīme. Ne? Jūs paskaidrojat bišķi plašāk, tāpēc es centīšos saprast. Es par to, ka cik es saprotu, tad mēs pie dzimšanas tiekam piemuļķoti, nu pateisim, mums tiek uztaisīta kopija juridiska, kur daudz cilvēku laikam nesaprot. Tas jau tas Jānis Sonders lieliem burtiem, piemēram, Jānis Sonders ar pirmo lielo un pārējiem maziem. Es ieteiktu, tas tā, tikai jums ieteiktu papētīt. Jo šīs sadaļas ģenerē sistēma, šīs sadaļas, šo sadaļu es rakstīju, lai būtu lietas konteksts, sakars, par ko mēs jūs aicinām. Jo šo sadaļu sistēma neģenerē. Pēc manas izpratnes, Sistēma, pēc manas izpratnes šeit ir dzīvi cilvēku vārds. Un šeit ir manas juridiskās fikcijas kopijas vārds. To sistēmu ģenerēs to... Nu, mēs esam sistēmas bērni. Mēs varam aiziet līdz bagātungam? Esam pabeigti, jums varbūt vēl kaut kas šīs lietas sakarā viss ir kārtībā. Piebilstams? Nē. Nav.